Trauksme dabā, ošlapu kļava pārņem mūsu krastus. No dārzu rotas ošlapu kļava kļuvusi par iebrucēju dabā, kas tagad veido savus noteikumus. Nešpatnā amerikāniete ieņem teritoriju pēc teritorijas. Tā padara palieņu mežus vienveidīgus un noplicina sugu daudzveidību. Iecienītajās upju ielējās un ezeru krastos svežzemniece izspiež pelēkos kārklus, aizēno vietējos augus un izmaina augsni. Veidojot biezu krūmstāvu, tā aizšķērso piekļuvi ūdenim un atpūtas vietām. Pirms apkaro, iepazīsti tuvāk. Ošlapu kļava ir izturīgs, ātraudzīgs un pielāgoties spējīgs koks, reizēm krūms, kas var izaugt līdz 15 metru augstumam. To var pazīt pēc saliktām lapām un jauno dzinumu zilganās apsarmes. Vīrišķie un sievišķie ziedi dzīvo katrs savā kokā, un tiem nav ierasto vainaglapu. Sievišķajam kokam ir spārnēni augļi, ko veiksmīgi izplata vējš un ūdens. Arī bojāts vai nogāzts koks var dzīt atvases un apsakņoties no jauna. Un šeit ir 3 veidi, kā apturēt ošlapu kļavu. Izrots. Derēs cīņai ar nelieliem kociņiem. Jaunus iespējams arī izraut. Galvenais – neatstāt saknes. Nozāģē. Lielākos kokus var nozāģēt, bet tie dzīs atvases. Jāzāģē arī tās. Nomāc. Pēc nozāģēšanas celmus nosegt ar mulču un melnu plēvi, lai neļautu dzīt atvases. Atsaucies trauksmei dabā un glāb dabu. Vairāk invazīvs.lv